Pirms nepilniem 2 mēnešiem Jēkabpilī sākās savulaik nepabeigtās 5-stāvu dzīvojamās mājas grausta demontāža Ausekliešu ielā 23. To veica Sijā Norfa par līgumcenu vairāk nekā 46,5 tūkstoši eiro, ko finansēja Jēkabpils novada pašvaldība. Grausts tika nojaukts dažu dienu laikā, un šobrīd teritorija mainījusies līdz nepazīšanai. Vietā, kur iepriekš atradās degradētā un bīstamā būve, tagad plešas liels laukums, kurā iedzīvotāji var novietot savus transporta līdzekļus. Darba procesā tika pieņemts lēmums izlīdzināt laukumu ar drupinātu atgūtu materiālu, tādējādi uzlabojot situāciju apkārtējo māju iedzīvotājiem automašīnu novietošanai stāvēšanai. Tad viņš nebūs speciāli būvēts, bet viņš būs sagatavota vieta, kur var likt šie transportu iedzīvotāji, kuri dzīvo šajā mikrorajonā. Iepriekš Auseklīša ielas iedzīvotājiem bija problemātiski atrast vietu spēkratu novietošanai. Lai situāciju risinātu, sabiedriskais aktīvists Pēteris Sprukts pat bija izveidojis nelegālas stāvvietas mikrorajona zaļajā zonā, skaidrojot, ka šādi rīkojies, lai iedzīvotājiem nebūtu jāliek spēkrati uz brauktuvēm vai ietvēm. Par patvaļīgo autostāvvietu marķēšanu toreiz tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Tagad, kad nojaukts 5-stāvu mājas grausts, Auseklīšu ielas iedzīvotāji ieguvuši ne tikai drošāku vidi, bet arī plašu automašīnu stāvlaukumu. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.